Jo visiem, esiet sveicināti Irbe Productions kanālā, un šis ir jauns vlogs, kur Irbe atrodas Barcelonā. Tur vienkārši ir pilns ar cilvēkiem. Kā jau redzat, esam ievākušies apartamentos, jau 5 no rīta iekāpām lidmašīnā un lidojām uz taisnos Barcelonu, šoreiz bez visām pārsēšanām. Pēc ielidošanas iegājām maķītī, uzēdām un pastaigājāmies pa pašu vecpilsētu. Adela, ko tu teiksi par šo burvīgo burgeri? Skaties vienkārši kāds burgerītis. Prikals tajā, ka tas ir bezglutēna burgerītis, ko es varu ēst. Tik mīksta maizīti vienkārši. Dārgie biedri, kolēģi, esat sveicināti! Staigājām pa Barcelonas vecrīgu, eitanos. Tātad Barcelonas vecpilsētu. Tā ir apkārt daudz šauru ieliņu. Nogājām no galvenās gājēja ielas un palika uzreiz brīvāk elpot. Baudam arhitektūru. Ar mani, protams, kā vienmēr ir šie jaukie džeki. Viņi mani nepaved šajos ceļojumos. Ejam tepat pa ieliņu. Un Adel, kā tu teici? Tik brīnišķīgi. Vienkārši tas izskatās viss. Šit arī vienkārši. Labi. Forši izskatās. Vienkārši ļoti skaista ēka. Gribējām iet iekšā, tas laikam ir kaut kāds teātris, bet izdomājām, ka mēs negribam pirkt biļetes un pilnīgi tā iet iekšā, bet no ārpuses ļoti interesanta ēka. Arčam, tev Lācis saka čau. Wow! Iegājām tādā kā kafejnīcā slash nezinu, kā šo konditoriju, izstrādājumu veikalā. Ieķērām kafijas, kas ko, milkshakes, vēl kaut kas. Coffee chai pateica. Arčams pateica, ka kas šitais bija, ko tu paņēmi? Farto? Jā, viņš sūtas fartā, basically maizītes standziņā ar pudercukuru, jā. Gan krūtām maizīte. Tā baznīca, kur mēs garām gājām, tā bija šitā. Tā bija tieši Barcelonas katedrāle, es saprotu, ka galvenā. Tur vēl visādi brīnumi. Smukas ielas vispārējais, vaibojām. Meitenes arī smukas? Meitenes arī smukas, jā. Tātad esat sveicināti Barcelonas metro. Gaidam metro. Kā viņi var nosaukt? Viņi var nosaukt par vilcienu, vai viņš ir metro kā metro? Metro. Ar elektroniskajām ierīcēm lūdzu nebraukājam pa šeieni. Arčam mācība, tātad šī ēka. Kas tas ir? Tātad rēra vienkārši dzīvojamā māja, kur no ārpuses izskatās smuki, bet no iekšpuses vienkārši vecs ūķis. Vismaz tā no video vai YouTube izskatījās. Skaidrs. Un 30 eiro ieeja maksā. Es joprojām mēģinu kļūt populārs. Labāk. Es šo gribu redzēt. Nevajag. Kāpēc? Vēl tādas. Un viss. Būs perfekti vienkārši. Perfekts stils. Adols listi. Ko jūs man vēl tur gribat iesmērēt? Vēl ir šitajām. Ir vienkārši perfekti būt. Skaties, Latvijas karogi. Skaties. Un obligāti vajag tā steigā. Obligāti. Tā kā ar šitajiem. Bez viņa nebūs stila. Saucas mēs iegājām Zarā vienkārši, jo mums ir daudz laika un nav ko darīt. Tad te būs mūsu burvīgi apartamenti. Kas notiek? Uz pipēju. Tātad mūsu apartamenti. Kas mums te notiek? Tātad viena gulta. Tālāk. Otra gulta. Un kā divas gultas. Tātad te mums ir duša tualete. Čīlu. Tad mums ir šāda
viesistaba. Nu, lūk, divāniņš, televizors, te vakarā skatāmies vlogu. Mums ir balkons. Jā, uz jumta ir terase, viņas arī var uziet augšā. Te ir vēl viens balkons. Pagalmiņš. Tur ir terasītes kaut kādas. Atradā ērto vietu, mēs paklāja. Antals saka, ka gulēs tur. Tūlīt dosimies uz veikalu, vajag ievert mazliet produktus, jo te pa lielam mums apartamentos nekā baigi nav. Un 5:00 tagad jau dosimies arī uz vienu no Barcelonas, manuprāt, lielākajiem apskates objektiem, kas ir Sagrada Familia. Un jā, Adals vienkārši aplaudē, burvīgi. Jā. Kameru robai. Kā mums izskatās terase. Tur ir zīmīte, ka uz terases var būt maksimums 10 cilvēki. Izskatās pēc Covida ierobežojumiem, bet nu labi. Vau, te ir zaļi. Un te vēl neviena nav izskatās, ka te var nākt un sauļoties. Te ir duša pat? Neslikti. Kaut kā te normāli, ja pamostamies no rīta, ja mēs varam visas reizes treniņu rīt rosīti. Jā. Iedomājies te pārlist pāri šitai sienai un pa jumtiem sākt lēkāt. Gribu paskatīties, kas tur ir uz augšā. Pēc tam paskatīsimies video ierakstā, kas tur ir. Tātad pāris lietas no Wikipēdijas. Kā jūs domājat, kā Sagrada Familia ir latviski? Jā, Svētās ģimenes baznīca. Viens no apmeklētākajiem objektiem, kad vispār Spānijā. Ok, labi, 6. gadā tas jau sen bija senāk riktīgi, bet viņi apmeklēja vairāk nekā 2 miljonu cilvēku. Wikipēdijas un atjaunota. Protams, UNESCO mantojumā, bla bla bla. Jā, būvniecība uzsākta 1882. gadā. Un faktiski vēl joprojām nav pabeigta. Nu jā, pēc kaut kādiem vecajiem datiem, ka ir plānots pabeigt 26. gadā, bet es kaut kā ļoti apšaubu to. Īstenībā diezgan liela masīva ēka, es jums pateikšu. Jā. Nē, nu izskatās iespaidīgi. Es jūtos ļoti maziņš. Bet dzīve, jā, ir iespaidīgi. Tiešām iespaidīgi. Milzīga baznīca. Wow. Nereāli. Un viņu būvēja jau 140 gadus. Pareizi es izreķināju? Laikam, jā. Liels paldies Arčamam par ieteikumu, ka ir 5:00 un tieši saule spīd iekšā vitrīnēs, un tās krāsas ir vienkārši wow. Ļoti skaisti. Nu, ko lai saka? Kaut kā tā. Tā ir ļoti liela māja, es jums teikšu, nu tā, ka viņa ir milzīga. Tas ir kaut kāds vīnogas ir augšā. Jā. Nav ko tu teiksi? Tas ir, protams, krūti. Viss tas, tā kā nereāli. Bet man ir ļoti svarīga jūsu attieksme pret šito karogu. Lielā pēcpusdienas aktivitāte, skatīties pirmizrādi Polijas videoklipam. Ja neesi redzējis Polijas logu, noskaties šo un ķeries pie Polijas. Kaut kur būs kanālā apskatīties burtiski iepriekšējie pāris logi vai iepriekšējais, te redzēs, kas sakā. Nodēl начали на расслабоне. Paskatījos to vlogu. Nu, mūsēju vlogu. Gulēt nereāli sagribējās, tāpat kā Polijām. Pēdējās dienās jau izskatījās, ka mums, bet nu nekas.
tērija tas pats būs. Jā. Uz burvīga balkoniņa. Šodien baudam vakariņas ar Alenu divvientulībā. Smukie burgerīši. Tu vēl friškas klāt ir. Arcims kaut kur ir pazudis, aizmidzis. Šodien bija gara diena reāli. Ja tā padomā, mums diena jau šodien sākās vismaz man 3 naktī. Gatavs esi? No, davai. Ir labi. Alens ir saka, ka ir labi. Tas nozīmē būs čīsta labi. Labu apetīti visiem, kas sēt. Kā vienmēr. Pieļauju, ka šodien nekas vairāk nenotiks. Ja notiks, tas nozīmē, jūs šo, ko es tagad ierakstu, neredzat. Bet ja jūs šo redzat, tas nozīmē, ka mēs tiekamies jau rīt pēc 3, 2, 1. Солнце мое, вставай. Prikoļne. Labrīt visiem! Šodienas pirmā lielā atrakcija mums ir pludmale. Izskatās, ja mēs tagad atnācām uz vienu, kur tagad būvējas kaut kas te baigi blakus. Jā, tad ķiļā mums izskatās. Laivas nepagaidām vēl nekas, gaidām pludmali paša. Man kinda žēl, ka man nav brīļu, jo baigi saule acīs spiež. Ko jūs gribat izdarīt pludmalē šodien? Peldēties. Jā. Peldēties? Jā, daudz peldēties. Jā, mēs laižam jūrā. Wow. Nu jā. Pludmale kā pludmale. Baigi negribās filmēt, jo te man ir šķiet, ka kāds varētu uzbraukt par to, ka te filmē, jo te tādu koncentrāciju ar sievietēm bez krustu es nevienā citā pludmalē nebiju redzējis. Tāpēc par šidā nofilmēt pludmali liekas mazliet skečī. Bet Džeki iesmērējis. Nu kā ūdentiņš. Noignorēja mani. Džeki kā ūdens. Labi? Kabiķi, viss. Čotka. Nē, man jau ir, man nevajag. Mēs bijām tur, un tad visā krasta garumā aiziet tālāk arī pludmales. Tas ir diezgan daudz. Izmēģinam tālāk nākamos transporta līdzekļus. Šoreiz mums ir autobus. Lūk tā, reiz var lādēties. Tie paši Rīgas satiksmes vaibi. Nekas tieši savādāks nav. Kā tev maķītis? Maķītis bija labi. Kā tev maķītis? Pats lielākais maķītis, kur aizbija. Bet es viņu nenofilmēju. Pirmajā stāvā tur bija Špiļa Viļi. Nu, vot tāds jums blogeris ir. Video descriptionā redzēsiet mūs links uz maķīti, to, kas atrodās šeit. Nē. Vispār jādomā. Vajag interesanti. Izkāpām vienkārši pieturā, no kuras mēs plānojām iet uz tā kā dzīvokli. Te kaut kāda tāda mājiņa. Nav jāsmas, kas par vietu vispār varētu iegooglēt. Bet, jā. Arķims man gribēja tikko nospoilot, uz kurieni mēs braucam. Es pateicu, ka nevajag. Tagad mums ir savs gandrīz vai privātais autobus. Mēs esam vienīgie, kas viņā brauc. Dodamies uz mūsu nākamo apskates objektu, kas ir Forti. Pēc viņiem ir doma iet uz botānisko dārzu. Cerams, ka mums botāniskie dārzā ielaidīs. Šis tātad. Mēs esam lieli maleči, jo mēs tā kā braucam vienīgi tajā autobusā. Mēs nezinājām, ka viņš, nu tā kā, pie mums, piemēram, Rīgā vismaz ir autobusā, ka viņš piestāja vismaz pie pieturas un tad brauc tālāk, nu, lēnāk viņš pabrauc. Un mēs kaut kā arī ar to rēķinājāmies. Reāli, viņš tā, ka ja tu neuzspied pogu, viņš pat nepiebremzē nemaz necik. Un mēs palaidām garām savu pieturu. Un mums tagad viņš aizveda mūs uz nākamo pieturu, kur mums rāda, ka mums ir stunda, lai tiktu līdz tai vietai, kur mēs gribējām. Viss jau būtu pa lielam vienalga, ja ne tas, ka mums ir konkrēts laiks, kad mums ir jābūt tajos Fortos. Tur esot ļoti strikti ar to, ka kad pirkta biļete un tādā garā. Bet jā, tikko atklājām, kāpēc mēs aizbraucām galīgi ne tur un kaut kas nebija riktīgi. Sanāca tā, ka es iedevu savu telefonu Arcim un man viņš kartā iespieda to punktu tā kā, kur mums ir jābrauc. Sanāk, tur ir 2 punkti, kas blaku, nu, ļoti līdzīga nosaukuma ir. Viņš uzspieda to, kas ir zemāk, nevis to, ko mums vajadzēja. Un tad beigās mēs arī vispār tur aizbraucām.
piedzīvojumi. Mēs tagad vispār steigām pa kapiem. Tā kā ko? Reāli kāds sakars. Kurš gribēja krosiņu cepinošā saulē? Nu, es negribēju, bet nu tā sanāca. Varbūt jūs pamanījāt, bet mūsu starpā nav Adela, jo viņam sanāca vēl interesantāk. Sanāk tā, ka mēs iegājām metro, un Adels saprata, ka viņš nepaņēma savu mēneša karti, ko mēs nopirkām, lai pa metro brauktu tādā garā. Un tur kaut kādas vienreizējās sanāktu baigi dārgi, tāpēc aizgāju uz dzīvokli, un, lai paņemtu savu karti loģiski. Un mēs novienājāmies, ka tiksimies mazliet vienkārši vēlāk. Un viņš vēlāk piebrauks, bet es jūtu arī visu šo mūsu pasteigu. Viņš pat varētu, labi, viņš gan jau neatbrauks ātrāk, bet viņš varētu atbraukt ātrāk. Labi, bet godīgi mēs nepasteigātu pa kapiem. Tādā gadījumā, ja mēs neizkāptu kaut kur randumā. Cik bieži tu esi ārpus savas valsts staigājis pa kapiem? Es nereizi burtiski. Šis ir interesanti, ka viņi tā kā viens uz otra. Mēs kādu braucam uz Barcelonu. Bet tāpat sanāca kaut kāds pārgājiens kaut kādā kaldā. Mazliet ne pa plānam, bet... Viss jautrākās lietas noteikti ne pēc plāna. Man prātā bija viens džekiņš YouTube teica, priekš parasti cilvēkiem, tā ka negadījumi, neveiksmes ir sūdīgi, priekš blogera tas ir kontents. Tāpēc kāpjam tagad kalnā. Ar kāpšanām kalnā ir tā, ka no vienas puses tas ir fiziski grūti, bet no otras puses galu galā tas atmaksājas ar tādu skatu, kuras rezultātā uzkāp. Un mūsu gadījumā šis skats izskatās šādi. Izskatās, ka baigi augstāk neuzkāpsim. Esam faktiski augšā jau. Te var redzēt visu ostu no augšas. Bet mums ir priekšā šāds gājiens. Ārskatu jūra. Vaibīgi. Jā, tātad sākotnējais punkts, ko mēs bijām uzlikuši kartē, ir lūk tā ēka. Tas bija tas punkts kartē, kur mēs sākotnēji braucām. Bet mums vajadzēja braukt līdz šeienei. Mums tas izdevās. Mēs tikām līdz fortam. Un tā, ka kur ir vārti. Un mēs to izdarījām. Tātad fortiem mums ir liela gabali. Pagalms kā pagalms. Skaties, tie ir akmeņi. Ja man būtu drons, es varētu sataisīt arī šādus kadrus. Bet man drona nav, tāpēc es nevaru viņus sataisīt. Nē, man ir drons, bet lidot būtu tie bīstami manam makam un manai brīvībai un manam dronam un visam pārējiem. Kādu ieroci jūs vēlētos? Viņš tās bīstams žeks. Nē, no šidējiem. Es domāju, AK-47 viņam no sākums kreisi iet pa labi, pēc tā pa kreisi, mēs normāli varam nokontrolēt rīkojumu, kā nekā pieredze cēsiņā mums ir, un mēs atzinām no galvas brain memories jau uztaisīt. Vai paņemsim reku paņemt cirli? Zin, sneaky peaky. Vairāk pieredze mums dod pa kiliem tādi ieroci. Liekas, Ļeki, vajag mazliet ārpus no datora izlīst. Kad tu stāvi šeit, izskatās, ka tev tieši tūlīt šaus. Skāpām terasītē augšā. Tomēr nebija tā vecēt. Cik šitais maksāja, kāds atcerās? Pešuks. Mā. Kaut kā tā. Vajag apskatīties. Tur varēs redzēt pilsētu no augšas. Es arī gribu boši pie tā iekšā. Mēs esam mājā. Mēs esam mājā. Tu tā vari sēdēt un skatīties, kas ir. Tur notiek. Mūzaču vajag. Viss beidzās. Ejam ārā. Tātad ir mūsu Barcelona pilsētiņa. Stulbie turisti visur bildē. Dirst. Mani pazūtīja dirst. Labi, kur tev man atrast tolti? Ārā, kur ir toitojs. Viņi tā kā krutieži. Sanāk, reku kāpu virsū nedrīkst. Tā kā Piepauze. bet atpakaļ gaitā tā, lai tu nokrist ar visu telefonu. To drīkst. Spānijas valdība atbalsta. Shortcutī Vivi. Tagad dodamies apskatīt kaktusus, lai sataisītu labās Instagram bildes. Un Alens biedot savu Instagram maieltu bildīti. Opa! Esam ieradušies kaktusu parkā.
ir mūsu pirmie sagaidītāji dīvains vārds. Diezgan stilīga taciņa ar visu kalnu fonā. Kā teiktu Adels, seksīgi. Starp palmām, kalnu fonā un kaktusa fonā spīd saule. Ja tā saule vēl neaizspīdinātu visu kamerā neko redzēt, nevarētu būt vispār ideāli. Paldies šiem kaktusiem, sladēsījām bildītes. Tāpēc, ja čekojam Instagramā, noteikti ir izliktis. Par sevi nesolu, bet es domāju, Alenam un Arcimam tur ir riktīgi seksīgās bildītes. Botāniskais dārs veiksmīgi aizveras. Mēs tieši uz aizveršanu atnācām, vai ne? Tieši tā. Tieši tā. Paskatījāmies, kā apsaks durs var ciet. Cik tas šverās ciet cilvēki? Baigi interesanti, jo ar 10:07, lai gan izkā pēc Google kartēm viņš vairs vēl ciet 8. Acīm redzot, spāņu mentalitāte ietekmē darba laikus. Darbinieku garstāvoklis ietekmē darba laiks. Šodien man garlaicīgi. Kaut kā nepatīk darbā. Davai beigsim mājiņu pa stundu ātrāk. Ko priekšnieks saka? Priekšnieks jau sen mājās. Priekšnieks pat neatnāca uz darbu. Šis mums ir Nacionālais mākslas muzejs. Tāda diezgan iespaidīga ēka. Iekšā viņā neiesim, jo pēc 20 minūtēm veras ciet, un ko tur biļeti pirkt un iet iekšā. Tāpēc apiesim vienkārši apkārt. Apzors uz Alenu. Aiziet. Skats jau baigais. Vienkārši visa pilsēta uz plaukstus. Vienīgā rektīgā škrabe par visu šo, ko mēs tagad staigājam, te visur ir strūkla, kas vispār te vajadzētu tecēt ūdenim, bet ūdens netek. Vienkārši čiri paški ņiņģis viss nobluķē ar pīcām savām. Ot. Tātad šie ir Venēcijas torņi, un Arķems kā minimums min, ka viņi bija speciāli uzbūvēti kam tur? Pasaules kaut kādai zinātnes izstādē. Jā, lūk šādi divi torņi stāv ceļa malās un vienkārši stāv. Iegājām tirdzniecības centrā, kurš no ārpuses izskatās kā kolizejs. Iegājām te tagad esam tā kā -1. stāvā, te pārsvarā visa ir ēdiena saistībā. Lejā pa taisno ar parkingi. Tādā ziņā viss ir kopā savienots un tad tur augšā tagad iesim beidzot nopirkšot cepari, jo bez ceparas dzīvot ir diezgan traģiski. No augšas stadions izskatās šādi, var redzēt to jumtiņu visu, jā. Un te ļoti mierīgi var uzbraukt augšā, uzkāpt pareizāk. Var redzēt pilsētu no 5. stāva, augstuma 6. Tālāk pilsētā, bet laikam šis skats ir tas, dēļ kura šeit brauc augšā. Cepurīti iegādāta, tagad varēs mierīgi sēdēt zem saules un neatrauties, ka paķert kādu saules dūrienu. Iegājām restorānā, tādā ļoti tāda forša atmosfēra. Viņš saucas, tas ir nosaukums īsti, es biju Simple BCP. Vēl pasūtīsim ēdienu, mums atnāca dzērienu, limonādes, ļoti vaibīgi. Te visā iestādes, ja ieiet toaletē, tad vispār tur viss ir apzīmēts vēl kaut ko, un principā vienkārši es vienkārši, un tā arī stāv zīmelīši, un tad tu vari vienkārši zīmēt. Piemēram, sirsniņa. Es nezīmēšu viņu, bet neesmu tik demokritis. Labi, te vēl arī. Tas jau te bija iekas. Principā ar visu te ir avokado, un Adelam ir, kas tas ir? Kalmārs kaut kas. Jā, kalmārs ar kādiem vai astoņkais. Jā, te ir Arcemam kalmāriņi. Kalmāri tāds interesanti arī. Tad gaļiņa tāda Alenam iedeva kolbiņās bezalkoholisko šotiņu. Ļoti salds. Jā, tāpat arī tieku ir muzikālajās kabinītē ieliek. Un visiem bija kopumā labi. Man bija amazing. Alenam arī bija amazing. Arcimam bija vienkārši ok, bet Adelam nesagāja. Bet man neizgāja tas. Jā, sanāca atļāva nesamaksāt par to ēdienu. Kopumā bija labi. Tātad mazais atskatu uz vietiņu, kur tikko bijām.
viņš man mazliet atgādināja ezīt uz steroīdiem, jo atmosfēra, es teiktu, bija laba, riktīgi tāda sava odziņa, tur visur bija tādu prikoliņu visu. Ēdienkarte nebija baigi plašā, bet tas, kas bija, mēs katrs paņēmām kaut ko savu. Tās porcijas arī nebija lielas, kad viņi atnesa alkohola, likās, ka ko, mēs taču no viņas nepēdīsim. Bet, nu, tagad atskatoties, piemēram, es no savas vistiņas ar avokado, nu, es jūtos paēdis. Alans, principā, arī teica, ka viņam super patika. Ārķemam bija vienkārši, nu, tie kalmāriņi. Viņi bija ēdami, viņi bija okei, nav paši labākie, bet bija okei. Un Ādelam, diemžēl, galīgi nesagāja ar viņa astoņkāju. Pretīgs. Jā, viņi bija pārcipa vai vēl kaut ko īsumā ar astoņkājiem, un visiem šitajiem ir vienmēr ļoti sarežģīti, jo viņus var sūdīgi pagatavot un uzminēt vai saprast, vai būs labi vai slikti, nekad nevar. Bet, nu, mēs pacietām, ka nebija labs ēdiens, beigās viņu noņēma vispār no čekārā. So, tādā ziņā viss ļoti forši. Kopumā bija labi. Kaut kāds actions. Next koncertu zaisa. Šādi Sagrada Familija skatās naktī. Adelu ļoti biedē. Jāatzīst tagad pa nakti. Nu, sajūta, ka cilvēki reāli ir atdzīvojušies tikko. Te vēl lielas muzikantu spēlē. Arī vakarā tikko redzējāt, kā Metro Džeks vienkārši izdomāja uzdziedāt un mazliet iekasēt naudiņu par to beigās. Nu, čipa, kas vēlas, protams. Varētu būt ļoti interesants nakts laivs, bet tie pašā laikā ir mazliet, nezinu, baisi vai te gan arī vai jāiet bez telefona, bez nekā un ar cerību, ka tevi nenozags pašu kaut kur. Ir jauna diena un īstenībā šīs dienas daļa lielākā jau ir pagājusi, jo ir pa 4:00 jau, bet mēs esam ārpus Barcelonas, tikko atbraucām, jo šodien, es nezinu, kā viņu ārpus atrada vai kādā veidā izdomāja, bet mēs atbraucām uz tādu kā akvaparku. Tātad mēs bijām šitādā ten vietiņā, tur arī lielie kalniņi visādi un tādā garā. Ādela, kā tev Gorkas? Gorkas ļoti patika. Jā. Ļoti daudz gorku. Te maz ko var redzēt, jo kā gan tur, gan tur nav. Ir gorkas visādas. Vienīgais, ka rindas. Un tā kā uz labākajām gorkām vajadzēja arī stāvēt daudz. Bet jā, kā tu savu telefonu situāciju Nu, mans dārgais draugs Širba izdomāja, ka man nepietiekami ko darīt. Un viņš izdomāja, ka vajag uz manu telefonu uzlīmēt kožļeni. Un tā kā, ja jūs nesaprotat, cik traki tas ir, jūs varat vienkārši paņemt kožļenu un uzlīmēt to uz telefonu. Vienkārši nav. Nu, es jau, nezinu, minūtes 15, 20 vienkārši mēģinu viņu dabūt nost. Jā, es dabūju viņu nost, bet tā kā te vienalga ir tas fuj. Karoči, fuj sajūta no telefona. Jā, tas bija, kas bija nejauši. Viņš vienkārši nokrita un tur apakšā tieši bija košļene. Jā. Tātad, jā, viss citāds. Tur tālāk vēl kalniņi, tur aiz kalni ir vēl tālāk kalni, riktīgi daudz. Tātad kopumā mēs bijām uz kaut kādām nepilnām 2 stundām, it kā maz. Nu, tiešām tas nav daudz, jo te par principā brauc visu veselu dienu. Es teiktu, mēs nebraucām no galvenajiem visiem kalniņiem, kas tur bija. Un to lielo actionu noķērām. Un tāpat ir fine. Tā, tagad kalni fonā mazliet laidīsim tālāk uz Barcelonu atpakaļ. Mēs tagad tur kāpjam augšā pa kalnu. Tad tādas bagātākas mājas, tāda sajūta vielos. Tur ir kaut kāds tornis augšā. Mēs tur gan jau neejam. Tātad tur ir ceļš, kuru mēs brauksim augšā. Ejam te pastaigāties. Ablums sanāca. Jo mēs vilcieniņš atbrauca visforši, bet mums vienkārši pateica, ka viss augšā vairs nebrauks. Tas. Un tā, ka iet ar kājām vienkārši nē. Es vismaz parādīšu, kāds ir skats. Davai. Rekur kaķitas seš. Viņš tāds nobijies izskatījās. Tātad skats, principā, uz kuru mēs šobrīd esam atbraukuši
izskatās šādi. Mums vajadzēja būt tur augšā, bet jā. Tur arī skatīgs. Un Saluriets arī ir tieši otrā pusē. Un mēs braucam skatīties Salurietu, bet beigās mēs esam mazliet kalna citā pusē. Tātad tur mums ir zemūdene, bet tur ceļi izskatās, ka vēl būvē zemūdene. Mums ir uz turieni jāiet. Skaists mākonis. Tātad šodien Barcelonā mazliet nolija, vai arī no rīta nolija, tos nesapratu. Tas ir mākonīši, mums ir slapja zeme, un varbūt uzlikties žēl. Tad brauc uz dienvidiem, un tev nespīd saule, bet īstenībā tagad vismaz ārā ir iespējams dzīvot, un vispār nav karsts, ir tāds ļoti labs laiks. Kas ir te? Mēs esam laikam kaut kādā Audi mājā. Es tad vēl nesapratu. Tātad glezna. Kolumnas. Griezti. Tas ir koks. Tas ir koks. Kāds to visu greba. Trakinē. Un īstenībā tas viss augšā arī crazy. Tikām uz jumta, vajadzēja mazliet pagaidīt, jo tev nebija izžuvis viss. Tas ir tāds apmēram šādi. Būlam te mūs nelaid augšā, jo tas sanāk viss ir zem slīpuma. Ja termitrs tagad jau ir ļoti slidens, vienkārši bīstami. Bet jā. Tātad Artims mums atved uz karalisko laukumu. Godīgi nav ne jausmas. Tagad tas leģit bija kaut kāds karaliskais laukums vai kur prikals vai kas? Mums jau tā Google Maps bija rakstīts. Nu jā, bet tāds kvartāliņš īstenībā valīdi. Tātad noķērām mazliet protestu, bet man laikam negribās to baigi filmēt mazums, kāds to atrēģēs. Pastaigājāmies pa pilsētu un atradām vietu, kur var nopirkt dirsēju figūriņas. Un tur ir visi visādi dirsēji. Tas saprot gan no politikas, gan no mēdījiem un visa pārējā. Ne mēdījiem, bet pop kultūras un tādām lietām. Visiem čau! Tā, kas te? Es tagad esmu tavs operators, vai Ladi šau. Mēs esam... Spīdam operators maksā 14,000 mēnesi. Man vairāk maksā. Nu. Ko nu? Davai, sāfilmē, viss atmīs. Es operators, man vispār runāt nevajag. Viss atmīs kartas safilmē. Nē, tāpēc es arī nefilmēju tagad. Saspumos. Tev veselas vēl 58 minūtes. Es nezinu, kur mēs esam, bet mēs kaut kur esam. Nu vajag izdomāt, nu skaties, te ir Katalonijas karoga sanāk, te kaut kas notika, tā kā, moš kaut kāds kariņš, moš te kaut kāds, es nezinu, politiķis dzīvoja, moš arhitekts dzīvoja. Davai, tagad Alans. Kā es redzu, šodien mēs atradamies Spānijā produkšanā, kas ir Katalonija karogs. Arhitektūru šos rāmīšus pie logiem. Divi eņģeļi atzīmē kaut kādu novadiņu mums, kā saka, Latgales novada atzīmē. Kurzem nevajag filmēt. Tā, Artims Production. Te es redzēšu izskatīt pāri. Paldies. Artims Production. Šitiem pilī un baznīcā varētu būt kā 1000 gadu. Nē, varbūt es kļūdos, un esmu idiots. Visticamāk. Nenozīmīgi viņa mēdz. Labi, karāči. Viss. Pieteikums kontentam. Atā. Var redzēt, es mēģināšu iezūmot, bet tur cilvēki ir tātad visādos klauna kostīmos un tādā garā. Un viņi riktīgi, visi, kas tur bildējas vai kaut ko dara, liktīgi vien klāt un mēģina ar viņiem nobildēties. Kad tajā mirklī, kad tu sataisi ar viņiem bildi, viņi sāka tādi, jā, viss forši, vai vēl viena bildīte, pēc tam par katru bildīti prasa naudu. Tāpēc, ja jūs kādreiz redzat cilvēkus klauna kostīmos vai vēl kaut kas riktīgi ar jums grib nobildēties, vienkārši bēgat, jo mēs jau tikko redzējām, kā meitenes vienkārši, nē, viņš vēl joprojām ar viņām bildējies. Ej, tu nost.
Viņš pēc tam tādu piķi par to prasīs. Tas ir reāli interesanti paskatīties. Tu vēl joprojām skaties, viņi vēl joprojām bildējas, ja? Man vienkārši reāli, kurā mirklī jo viņš pats tagad iniecē to, lai pēc iespējas vairāk bildes sataisa. Un pēc tam viņš par to visu vēl naudu prasīs. Te mums ir pils. Esam ieradušies Citadeles parkā. Te agrāk bija tāda kā Bastija, nē? Citadele. Makes sense. Tātad te agrāk bija Citadele, bet viņa nojauca, jo tam, kam viņa piederēja, nemācēja uzvesties kārtīgi. Nu tās tā ļoti pārspīlējot, protams. Varbūt arī diezgan nesmīgi video pateica, grūti spriest. Kur arī papagaļi. Baigi interesanti. Wow. Es ceru, ka mums beigās neliks maksāt par to, ka mēs viņus bildējam. Visur, kur apkārt ir turismu objekti un tādā garā, ir daudz vietējie biznesmeņi. Vieni pārdot palagus, otri pārdot cepures, trešie vēl kaut ko. Tādu ir diezgan daudz te kopumā pa visu centru. Mārciņš man tikko atvēra acis, laika tādā ziņā, ka tos papagaļus, ko es iefilmēju, un skatos, ka viņi visur apkārt lidinās tā, ka... Un Mārciņš saka, ka tie ir vietējie. Ļoti dīvaini, liekas, ka pilsētā savu vaļā dzīvo papagaļi. Loži, jā, papagaļi. Interesanti. Irba Productions. Ko jūs varat pateikt par šito? Tātad galvenais ir zirgs, nevis cilvēks, jo zirgs ir tas, kas iet, cilvēks tikai izmanto zirgu, savu statuju ir veltīta zirgam. Tā, paskatāmies uz zirgu. Es domāju, jums patika zirgs. Jā. Gan bijis kā Ferrari zirgs. Tieši tā, manuprāt, Ferrari iedvesmojās tieši no šī zirga. Un kur mums ir zaudārs. Tā. Mēs iesim uz turieni? Mēs tur neiesim. Mēs tur neiesim. Jā, ja mēs paiesim uz šito pusīti. Ejam uz to pusīti. Paskatieties, kā ir iet. To pusīti tur var redzēt daudz cilvēkus un Triumfu parku. Tā. Es par viņu neko nezinu īsti, es zinu tikai nosaukumu. Bet ar to jums pietiks. Triumfu parka. Triumfu parka. Visi pierakstam un iegooglējām. Tieši tā. Wikipēdiju visi mākam atrast. Kas tur par cilvēks? O tur, redzat? Tas ir slavenais, Nu? Tā ir Arķima mamma. Ko? Līsakos. Es, protams, neesmu eksperts veči, bet man liekas, ka tur nav sieviete. Arķim, mēs kaut ko nezinām par tavu ģimeni. Klausies, mēs tādā progresīvā laikā dzīvojam, nevienu nesavam. Man vienkārši liekas, ka tas cilvēks jau nomira tā kā brīdiņu atpakaļ. Un ja reāli tā ir Arcima mamma, Arcim, cik tad tev gadi? Viņš vampīrs. Kāpēc tik vēl tāda viņam? Reāli, paskatieties. Es jau domāju, ka mēs... Iedod roku. Es domāju, ka mums vienkārši atšķirās ādu krāsa daļa tā, ka es esmu arābs. Viņš ir vienkārši balts. Tur kāds dzīvo vēl atkal. Varam aiziet. Pastīties, kas tur dzīvo? Davai. Tur bija kaut kāds puiks. Es domāju, ka viņš guļ. Nu, vismaz es ceru, ka viņš guļ, un viņš mūs nepamanīja. Peldēties nevar. Ir pilnīgi restas uzliktas. Jā, šis ir Katalonijas parlaments. Kur pīles. Apēst kādu no tiem varētu? Gaļa. Tur baigi daudz dzīvnieku, es jums teikšu. Viņi gaida, ka viņus baros, bet mums nav ko dot viņiem. Tas ir manīs. Lepus laik pēc jaunā zaļa, kā mēs sūp. Esam restorānā Ķipa ļoti Zolīdā. Ierēdz. Gaidām, kad atnāks mūsu pasūtījums. Mums atnesa mūsu ēdienu. Man izskatās šādi. Džekiem arī. Un tad mums ir vēl te papildus, kas kaut kā šādās panniņās. Un tad man vēl ir papildus un tādā veidā. Romā šeit šādi izskatās. Es baigi neko neparādīju, bet jā, baigi arī negribās filmēt. Būs vēl katram pa porcijai. Cerams, ka ir garšīgi. Visu izēdām. Viedoklis, kas kaut kam garšoja mazliet vēlāk. No tādiem interesantiem Arķima melnais. Arķima melnais. Adelam speciālā bezglutēna maizīte. Jā, viņi ir tādi. Viņi ir ok. Es gribētu ēst, es viņu apēst, bet tā kā bija diezgan liela porcija, tad arī palika tā kā pārpūtums. Es izdomāju, ka... Jā. Tas gan laikam ir plus, lai porcija bija liela, turklāt dubultā, bet
Nē, maksāja dārgi, bet vismaz pārēst var. Skatoties, sen nav baigi dārgi. Nu, ķipā... Ja to taisītu mājās, jā, protams, sanāktu lētāk. Bet, ja tu atnāktu uz to kādu citu vietu, nu, samaksātu tos 5 eiro mazāk, bet tu nedabūtu, piemēram, to pašu maizi, vēl kaut ko tā kā soties. Visu apkalpošanu un tādā garā. Tu nedabūtu 100 punkti, tā kā vēl vienu porciju. Jā. To vienkārši ielikt un visu. Gandrīz aizmirs iefilmēt. Pasūtījām ar Arķemam krēnbrulēnu. Liekas, tādu pirmo reizi ēdu. Īstenībā, baigi interesantais, man patīk. Tev? Man arī. Nu, vot, diezgan forši. Tātad šādi viņš izskatās no ārpuses. Saucas Seven Fortes. Tātad, jā, par pašu restorānu. Sanāca, protams, pa dārgo. Nu, kinda. Bet tā doma arī bija, ka Strunts aiziet vienreiz uz to dārgo restorānu un tad paskatīties, kā ir tur. Paņēmām paella, kas ir tāds, kā mēs viņu nosaucām, spāniešu plovs. Tikai es varēju saka, ka nemaz jau tik dārgi nebija, bet nu ņemot vērā, ka es faktiski par savu, labi, tā bija riktīga porcija tiešām, jo tur uzreiz tādu kā panniņu iedot, kur tādas, principā, 2 porcijas sanāk. Nu, es samaksāju 28 eiro, kas it kā no vienas puses liekas daudz, no otras puses varbūt pat nav tik daudz. Kopā ar visu saldo, visu pārējo, mans tur sanāca ap 45 eiro, kas ir, nu, tā ir summiņa tomēr. Pa 2 stundām šitā paēdis, es man liekas, vēl reiz nebija. Par pašu sūtāmo, man bija garšīgi, bet vai es vēlreiz viņu sūtītu, nezinu. Tīri pagaršot, jā, bet tā ikdienā ēst, nu, nebija tā, ka pilnīgi varēju, jā, ultra mega garšīgi bija. Nē. Nē, nu, bija interesanti, bet ne super tādā ziņā. Krēmbrulē gan bija labs, man patika. Šodien brokastīs / pusdienās mums ir tako. Es nezinu, pirmoreiz ēdīšu tako. Adalam ir pica pēc iztēna, protams. Tā labi, provējam pirmo reizi tako. Kā viņu ēst? Pirmā domas apēdot tako. Ir labs, bet es laikam došu priekšroku tomēr parastiem kebabiem. Tur tajā bļodiņā to pašu kebabas var smuki nokosties tā, lai man tur sajaucas gan dārziņa gaļa vienlaicīgi. Es vai nu apakšu vai nu augšu paņem un tad neērti mazlietiņi ir. Šodien esam atgriezušies pie mūsu Venēcijas torņiem un mākslas muzeja, bet ar domu nevis iet uz mākslas muzeju, bet iet uz balonu muzeju. Lai kas tas arī būtu. Tātad iegājām pašā pirmajā telpā. Te viss ir ekrānos, mums te sagaida jau visādi brīnumi. Un tā ir tikai pirmā telpa. Baigie zaķi, ne? Bail? Jā. Nu jā, tā mūzika tā ļoti interesanti. Mēs esam iekšā balonā. Tātad, lai iet tālāk, mums vajag bahilas. Balonam ir tieši izmērā, vienkārši ļoti labi lieni. Mēs esam baseinā balonu. Es burtiski iekritu un es saprotu, ka es nevaru piecelties. Prikoļņa. Bet vienalga. Artemis pazuda. Ziniet kā, visi ir forši, bet piecelties ir sarežģīti. Es burtiski... Te nav no kā atspēties. Mazliet viņa aizķērās pār bumbiņas. Peldi? Es maldu. Tikai kaut kā nekustās uz priekšu. Jā.
Bērniem te ir vienkāršāk, ja viņiem ir vieglāk uz kājām apstāties. Jū. Reāli, tu kā pieaudzis, esi iegūlies, ir kā ir. Tiek vai iet naudēties? Nav kā vajag spāņu kumlēt. Kamerā nevar redzēt, bet sanāk, te visur pūš ārā burbuļus. Vienkārši nereāli. Alens minas un iededz kaut ko. Jā. Tātad inženieri ir tikuši pie lielajiem balonu konstruktoriem. Un tad mēs kaut ko būvēsim. Es vēl nezinu ko, bet kaut ko. A few moments later. Tātad mums sanāca šis. Lai arī kas tas būtu. Jā, te viss turās uz magnētiem. Interesants veids, kā izmantot balonus. Tūlīt mums sāksies kaut kāds VR experience. Nevarēšu parādīt, ko mēs tur redzējām. Tad, principā, brillos vienkārši bija iegatavotas stēnas. Tur varēja paskatīties apkārt. Tikmēr ekspozīciju telpa. Sarkanais dīvāns. Ziniet, kas ir? Ar šitādiem ten Pauno Kung Fu Pandas cīnījās un trenējās. Wow! Šis bija ļoti interesants pasāciens. Man reāli patika interaktīvākā vieta, kur mēs līdz šim esam bijuši. Un tā, ka biļete tie 20 eiro īstenībā par visu, kas tur bija, ir ok, vispār easy. Džeki, kā jums? Studentiem atlaides nebija. Nu, bet tas bija labākais muzejs, kur esam bijis. Saudzot Marijas kafēnītes. Marijas kafēnītes labāk, ja tur studentiem atlaides. Ja būsiet Barcelonā, noteikti iesaku balonu muzejs. Amazing. Nācām tagad pie mūsu otrā muzeja un visticamāk pēdējā šajā ceļojumā. Tas mums ir zinātnes muzejs un viņš atrodas kaut kur te. Čipā pāri ielai jābūt. Šis ir meteorīts. Cik viņš varētu atlidoja no kosmosa. Es domāju, Skaties, pingvīns. Vai ņemam uz mājām? Davai. Davai, vienu tādu pingvīniņu varētu. Mēs atradām ledu. Milzīgs ledus baļķis vienkārši. Viņš te visu dienu stāv. Re, kur krabītis steigā. Re, kur vēl viens. Viņš uz mums skatās. Te mums dinozauri. Mošpitā vienkārši. Mošpits. O? Tas gaļš čilo. Vienkārši bumbo. Hello. Mēs nācām it kā uz zinātnes muzeju, bet tā sanāca mazliet zaudārs. Kaut kur krokodilam jābūt. Laikam tur peld krokodils. Jā, mēs tagad varam visu redzēt no augšas. Viss kārtībā, kad iziesim no muzeja, arī varēs uz viņu paskatīties. Uz zemi? Rādīsim, kā strādā milnējs caurums. Bet viņas tā vajag. Kāpēc jūs viņus neiegriežāt? O? Brum, brum. Arčams big head guy. Rrr. Viņa tāds normāls gramaģina, ne? Šis ir maziņies. Negar paskaties šitiem diviem zobiem, kas ir vispār ārpus atlikušo žokļa. Ko? Tā, ka tas ilustrējums arī visu. Kā viņš eksistēja? Nu, Džeki, kā jums šis muzejs? Bija labs. Bija labs. Normalni. Es nezinu, man likās interesanti. Mēs bijām tur kaut kādu
pusotru stundu. Skrējām cauri visam, bet īpaši neiedziļinoties, tur noteikti var pavadīt mazliet ilgāka laika, palasot un tādā garā. Protams, sākumā likās, ka mēs gājām cauri tam lielajiem pirmiem stāvam, mums likās, ka tur vēl kaut kādi 2 vai 3 ir līdzīgi. Izrādījās, ka nē, pārējās var diezgan ātri skriet cauri. Bet, nu, tomēr. Draugi mīļie, mēs ar Arčiem izdomājām tomēr uzbraukt augšā, to, ka vienreiz nesanāca. Un te mēs tikai turpinām celties. Skats ir amazing. Jā, mēs esam pirmajā rindā. Nu, Arķem, kā tev? Fantastiski. Es nenožēloju, ka šeit aizbraucu. Jā, ļoti skaisti. Kāpjot lejā, piefiksējām, ka kur var redzēt Barcelonas taisnās ielas. Sanāk, kur pēc tā nosauksim to par jauno veco projektējumu, kur visa Barcelonas centrs ir kvadrātains. Un tur šeit tā skatoties nevar saprast, kur Barcelona beidzas un kur sākas jau cita pilsēta. Vienkārši nereāli. Un mēs esam pašā augšā. Nekad ar Arķiem ejam uz apartamentiem un paralēli, nu kā viss šodien notiek fināls futbolā. Un mēs vienkārši gājām garām te bāriem, vēl kaut ko, nu, kas ir vaļā. Mēs tagad nesakojām līdzi pašai spēlē, bet nu, pēc skatītājiem varēja saprast, ka iesta vārdus un vienkārši visās ielās kaut kur kliedz gols un tā, ka kaut kas tur sprākst vēl fonā, kaut kāda salūda spridzinā. Tātad Spānija uzvarēja pasaules čempionātā. Ne pasaulē futbolā? Eiro 2024. Nu labi, es nezinu. Bet jā, visi gavilē. Vai tu visu uz ielāmies? Jā, iet pastaigāties. Vienkārši tāds akšans, tur visi kaut ko spridzina, deju ārdās. Lai jūs saprastu, tagad ir 20 pāri 12. Vienkārši jūdā. Tas bija skaļi. Jā. Reāli es nesaprotu, kas tas par brīnumu, bet viņi tieši spridzina visu laiku kaut ko. Un, jā. Nu tā, ka ielas aizvērtas, ciet. Vienkārši, lai vismaz nedarētu cilvēkus nost. Tur vienkārši ir pilns ar cilvēkiem. Tas jau pūlis ir paplūdis. Nē, viņš ir pārvietojies. What the fuck? Labrīt, Džeki. Labrīt, Džeki. Mēs braucam uz turieni. Un tā, jūs negaidījāt, ka mēs braucam. Mēs ceļamies. В общем, мы отправились в путешествие, походу, в последний раз, потому что вырубились рюкзак, а что в рюкзаке, он не знает. Laikam tā viņi zinās, ka mēs tagad paceļamies uz salu no Latvijas gaiziņa. Ja jūs neesat bijuši gaiziņā, šis ir gaiziņš. Ģerām brokatis. Kā tev gurķīts? Un tādi diezgan
Priekā. Diezgan stipri. Jā. Pagaršām. Davai. Te kalnu augšā ir klosteris. Es nezinu, vai mēs viņā ieksim iekšā, bet viņš ir. Atdēlām jauns stils. Wow! Prikoļna. Nu, skatoties, kā Turkalns ir uz leju, ja mums Polijā bija tehnika kolobok, tad es sanāktu tehnika ļepeška. Opā! Kāpēc jūs skrienat? Crazy. Prikoļna. Kalni. Iesim, un mēs satiksim šitādu govi. Savvaļas vienkārši. Let's talk to back. Te varētu rītīgi izpeldēties. Tur man liekas, ūdens sen vairs netek pa to upīti. Mēs tur turpinam iet tikai. Mēs vēl не пришли. Tā kā te ir normāls līpumīs. Un, protams, ka kamerā nevar redzēt, bet es pat nezinu, kas ir trakāk. Pa šajieni kāpt, pa tādu tipa ceļu vai pa tām klintīm, kur mēs kāpām. Man šeit liekas, pa klintīm ir vieglāk, ka tur tādi kā pakāpieni sanāk. Tāds, ka mēs esam sasnieguši otru pusīti. Mēs iesim. Man liekas, vai tur ir ala. Skat kādi kalni. Tur daži cilvēki vienkārši uzbrauc uz šajieni. Mēs hardkoršiki kāpām paši. Bildīte. Mums te ir perekus ēniņā. Zem koka. Jā. Ērķam kā bagete. Garšīgi. Jā? Jā. Ļoti labi. Ir bija? Nu. Ķer. Tur sviest. Dien, es pat noķēru akmens. Vai viņš garšo kā akmens? Jā. Tu Garšoji? Nē, es tev jautāju, vai viņš garšoja. Es negaršoju viņu. Kāpēc? Bet kā tu uzzinās, vai tas ir akmens? Nu jā, paradoks. Ja tu pat viņu pagaršos, kā tu zinās, kā akmens garšo? Tu zini, kā garšo akmens? Tas nozīmē, tev vajadzēja kādu cilvēku, kurš pateica, šis ir akmens, pagaršo, tad tu zinātu, kā garšo akmens, un tad tu varētu arī spriest, kā garšo akmeņi. Es līdz šim dzīvoju neziņā, kas ir akmeņi. Damn. Uztaisīt прохода нет. Tas ir jūsu mākslas darbs, jā? Tieši tā. А tur ir tehnika kolobok, ne, vai tehnika ļepeška. Можешь kaut kuru tā kā Izglābs? Tad te agrāk bija tāda tēniņa, ne, vai tieši saulē, tāda kā māja, nezinu, kā tur ne māja nosaukt. Bet jā, palikas ir tikai siena. Un kaut kādi vēsturiski momentiņi. Te ja ļoti grib var dzīvot. Tas ir normāls tāds potiņš. Jā. Ja es būtu balsts, es tur dzīvotu. Nu jā. Kad pa klintī ir izrakta tāda vieta, tev var apsēsties. Kā pļopāt. Labi, lienam. Mums vajag mazliet tupties. Oļā. Atgādājam, ko dan čārti. Īstenībā jā, ir tādi vaibi. Nathan Drake.
Domā? Saka, šeit ir tā diezgan maz vietas. Nifigo, kas ir te? Tur ir ūdens. Jā? Izpildēties, ja domāju, tā ir ļakūzī. Tur ūdens? Jā, tur ūdens. Mēs dodamies ekspedīcijā. Wow. Ekspedīcija mūs aizvedīs kaut kur. Mēs paši nezinām, kur mēs kāpjam. Te ir šādas trepītes. Un šāda virve, pa kuru, pie kuras var pieturēties. Tas trepītes ir diezgan slidenas. Lūk, tagad ir reāla sajūta, ka mēs esam kaut kādiem mazliet džungļiem. Lai gan mēs galīgi neesam džungļos. Tātad mazliet sadalījāmies. Ja mēs ar Arķemu turpinām mūsu ekspedīciju augšu pa kalnu virsotni. Un mēs mazliet vienkārši esam ekstrēmisti pārāk lieli. Un mums ar parasto gājienu nepietiek. Vajag uzkāpt cik vien augstu var. Un pēc tam, lai varētu iegūt tādu lielo kaifu par kāpienu. Es kaut kādu murgu tikko pateicu. Senāk te bija tāda kā mājiņa. Atlicis tikai tas, kas ir atlicis. Es jau neko. Bet tur izskatās baigais skats. Wow! Mums ir šādi izskatās. Un mēs sākām mūsu ceļu tur. Mūsu galapunkts arī ir tur, bet tas ir patālu. Mēs burtiski uzskrējām augšā. Davai. Aiziet. Vienkārši. Kur palika Arķems? Džeks vienkārši vālē. Mēs esam augstākajā punktā, kur var daudz mums normāli uzkāpt. Vienkārši vāt. Look at this. Augstāks punkts ir tikai tas kalns, bet kamerā nevarēs redzēt, bet vienīgie, kas tur ir putni. Wow. Lai jāpiepūlas, lai te tiktu, bet no skats Ir tā vērts. ir tā vērts. Vienkārši nereāli. Wow. Jā. Mazulīti. Vadelu vajag patirdīt ar ūdeni. Tātad mūsu uzmanībai ļauni. Welcome to the jungle. We are bomb away. Jungle. Gatavs 3, 2. Opā. Arķems aizskrēja atkal. Nu kur viņš skrien visu laiku? Džekam laikam lapsene dibenā iekoda. Ķirbē aizmugu. Wow. Ķirbē. Es ne... Bļāts. Slikti būs. Man jau kājas. Atdot kā, kad šitā. Tam nie Atdot šitā, kad šitā tev. Tūlīt vajag šito nobildēt, lai pēc tam man neviens nedirstos. Pa šādu celiņu steigā Kung Fu Panda katru dienu. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Pareizi, bet, labi, tas prokāpienīt tā normāli. Jā. Es jau to kaifs vai skats kāds čilovīs. Nu, šādi izskatījās kāpnes no apakšas. Diezgan interesanti. Nu, ja salīdzina ar Poliju, vismaz pagaidām, tieši noguruma ziņā šis ir vienkāršāk. Jo, kad mēs kāpām Polijā lejā, tur riktīgi beigās jau kājas trīcēja. Nu, man nav baigi, kročē. Man ir dīvaina sajūta, kad es redzu tā kā
ka ir ieskījis sabrīvs. Tad man uzreiz sāk rokas un kājas tricēt, un man nepārāk labs mūds. Amīn, kuri debīli vēl tevi uzdīs šitā kalnā pa šitādām vietām iet? Nu, mēs tā normāli jau nogājām. Tātad mēs atkal kinda sadalījāmies, jo, nu, Adēlam, cik varēja redzēt kadros, kad tieši ir stāvais kāpiens lejā, tad, nu, viņam, es nezinu, tā baila parādās, vai vienkārši sāk kājas rokas trīcēt, nu, tur neko nepadarīsi. Un tā kā mēs tas maršruts, kas ir ejamais ar kājām, sākumā ir diezgan ok, bet vienā mirklī tur būs tāds atkal labs kāpiens uz leju, tāds normālā, nu, tādā riktīgā stāvumā, turklāt garāku gabalu nekā mums bija tagad. Adels izdomāja, ka viņš labāk nobrauks ar to vilcieniņu lejā, un tad Alens brauc ar viņu, lai viņam vienam nav jābrauc. Un tad mēs ar Arčamu izdomājām iet ar kājām un skatīties, ko šī taka no sevis var parādīt. Jāskatās, kur iet. Tikko gandrīz nolaisīju akmeni. Jā. No šeit vispār izskatās, ka mēs esam kaut kur galīgi ārpus civilizācijas. Vienīgais, kas parādē, ka tur kaut kas ir žodziņš uzlikts, bet tas arī viss. Tikmēr turpinām iet lejā. Tagad atkal kalni paliek arvien lielāki. Ok, labi. Tātad šeit Adalam ļoti patiktu. Labi, te ir vismaz marga, pie kuras var forši turēties. Tie pakāpieni ir kinda lieli. Jā. Wow! Look at this. Very nice. Aizamies lejā. Ausis krīt ciet. Es jau šo skatu kaut kur redzēju. Man nees par šitiem vēl. Nu, tie noteikti ir oriģinālie. Jā. Labi. Adela noskamoja. Naudu atņēma, austiņas neiedeva. Bēdīgi. Tātad šo vakaru dodamies skatīties Salarietu uz citu spotu. Tagad tur augšā ir bunkuri. Tur ir mūsu mērķis. Tur forši sagradu var redzēt. Kas te var virsmīgi jums? Desītī. Aha. Tāda apmēram ir vietēja attieksme pret turistiem. Nu ko, šodien sagaidīsim Salarietu. Alēn. Tieši tā. Tieši tā. Druzkāpām te tādā. Toreiz mums ir bunkurs, kur apkārt žoks ir aplikts, un tur acīm redzot nevar. Mēs jau padzirdējām, kā tur policija gadā jauniešus. Un jā, tātad skatīsimies, kā saulīte ietek kalnā. Nu ko, ir pienākusi pēdējā diena Barcelonā. Šodien mums nav nekas super mega plānā paredzēts. Lielākoties vienkārši ko pats vēlas un kaut kādi suvenīri un tādas lietas. Tagad Arčamu esam tieši speciāli atnākuši uz tādu vietējo tirgu ar domu redzēt, kā iepērkas vietējie. Varbūt kaut kas interesants tieši no tā gala būs. Arčams izdomāja pajautāt par vīniem, bet viņi runā spāniski un es neko nesaprotu vispār. Tādā ziņā smieklīgi. Tirgus kā tirgus, principā nekas tāds super ekstra savādāks. Diži neatšķiras no mūsu tirgus, izņemot to, ka te ir krietni vairāk visādas jūras veltas, jo tomēr jūra blakus. Un tāpat arī visādi augļi. Tieši tur
apelsīni, ananāsi un tādas lietas, kas, man liekas, pie mums tirgos nav tik ļoti sastopamas. Īstumā doma, kas man ienāca prātā, cik stilīgi ir zināt valodas, jo reāli. Tā kā Arķim sāka runāt tur ar to pārdevēju, un es varēju nojaust tikai pēc to, par ko viņi runā, tikai tāpēc, ka es apmēram zinu, ko Arķims gribēja nopirkt. Savādāk vispār melna bilde. Nē, labi, viena interesantā lieta, gan Arķims pamanīja tirgu, tur keksiņi, jā? Keksiņi pārdevās nevis no tā, ka pa keksiņam cenā, bet kilogramos. Es domāju, ka pie mums keksiņi tā nepārdodas. Tātad kā izskatās 2000 latvietis. Jā, mēs iegājām atkal dirsēju veikalā. Bet tā reāli ir. Visi katra no figūriņām dirš. Burtiski. Rekur liels dirsējs. Rekur ir šahu dirsēji. Skaties, šos ar šedevru. Kāpēc viņi nav pauzā? Tad visiem Barcelonas faniem tātad šādi izskatās veikaliņš Barcelonas, te var visādu merču iepirkt un tādas lietas. Alens ar Adelu plāno nopirkt maiciņas. Vēl neizdomāju kādas, bet skatās. Riktīgi vēro. Ja kāds vēlas, var iegādāties zāli no laukuma. Maziņa gabaliņš. 80 eiro. Kas ir tas? Tigacenas. Kas ir tas? Kas tas ir? Es nezinu. Tur ir briljants vai dimantiņš kaut kāds. Beidot, Adolfs dabūs sev austiņas. Iegājām Apple Store. Tas ir bijis Apple Store? Jā. Es gan ne, es pirmo reizi. Tā diezgan plaši. Tātad unboxings no Adela. Aplēvīti. Tas ir papīrīti, gribēju teikt. Opā, un tā, kas mums to ir? Что же это за неожиданность? Austiņas! Nevar būt, tās ir austiņas. Tātad tikko tika iegādāts vēl Turons. Vai Torons? Torons. Stūborgs. Te viņš tiek griezts. Un tūlīt provēsim. Šis ir svaigais šodienas brūvējums. Vismaz viņi tā saka. Labi, provēsim Toronu. Tātad viņš izskatās šādi. Tāds gabaliņš. Es pat nezinu, kā paskaidrot, pēc kā viņš garšo. Apkārt viņam ir tāda kā cukura karamelīte. Un tad ir tas pats iekšiņa. Ir labs. Tā kā cukurgailīts. Tie ir garšīgi vai tādi biezāks, tāds ar marmelādīti. Nu, tas kaut kas tajā ir, jā. Īstumā būsiet Spānijā. Interesanta štelle. Iesaku ieķert. Kā Adela reaktions uz šo brīnumu. Bezgaršīgs marcipans. Visiem paldies par skatījumu. Vairāk cukurīti. Jā. Godīgi, jā. Nu, kaut kā pēc tekstūras, jā, tas ir tuvāk marcipānam. Tur melnās tevis. Marcipāns man nepatīk. Šitais man labāk patīk pēc tekstūras. Man marcipans vienkārši garšo. Tas ir mans pats mīļākais Jā. saldums, bet šitais ir pilnīgākā. Nu, nē, Labi, es nepateikšu, ka tas ir sūds, bet tā kā kaut kas ļoti līdzīgs. Uzderam. Jā. Vai es to nopirktu pats? Nekad dzīvē. Pagājušot vienai dzīvē. Domās par viņa reakciju. Izlaidies, puika. Šķības. Tās šķības vienmēr ir kaut kur jāiebāž. Tad sakam paldies šim dzīvoklim. Viņš mūs izmitināja veselu nedēļu. Pēc reizē paskatāmies uz balkona. Un, jā, ātri citu labrīt. Tur saule aust. Ir, bet tu taču arī ķepku uzvilki, jo vietas nav Somā. First person view от груди, как говорится. Mani nosita. Esam ieldojuši. Esam Rīgā. Jā, visi dzīvi, veseli. Kaut kur Alens aiz stūra, kur paslēpies arī. Un, nu
apmēram šādi arī pagāja mūsu nedēļa Barcelonā. Īstenībā tagad, kad jūs šo skatāties, ir pagājis jau gandrīz gads kopš šī brauciena. Laikam ir lietas, kas nemainās. Es ceru, ka jums patika video, tāpēc spiežam laikus, parakstamies uz kanālu un tiekamies nākamajos video.